Čau! Māja bez jumta, jeb īstajā vārdā Heino, un kārtējā pedolāča epizode. Kaut kādu labu laiku nav bijusi neviena ziņa no viņiem, lai gan te pašā laikā visādi aizdomīgi uz to pusi velkoši ir pa pilnam, bet šoreiz manā redzeslokā nonāca viens konkrēts gadījums. Jau kopš janvāra sākuma uzķēra viņu feisītī. Sākumā viņš izlikās par meiteni, kurai interesē meiteni, kurai ir ļoti daudz jautājumu par meitiņu tēmu un tam līdzīgi. Bet davai, skatāmies. Un jūs mazie esat uzmanīgi šitādiem cilvēkiem, jo pat it kā vienaudži, draugi, varbūt tādas personas, aiz kurām slēpjas kaut kas pavisam cits. Tā kā vienmēr domājiet, ko apstipriniet draugos. Laižam. Tātad šā gada janvāra vidū 12-gadīgo Lāsmiņu uzaicināja draugos šāda te persona Līve Cernavska vai Černavska, sazina. It kā profilā nekas tāds nav aizdomīgs, ja ne pa ko vispār neliecina, liekas, meiteni kā meiteni, ja. Šeit var izbraukt cauri, ja, kaut kas tur apsveikuma dzimšanas dienā, kaut kādi posti pārpaustēti, ja, un tam līdzīgi. Principā tur nekā īpaši daudz nav, diezgan īs profils un tam līdzīgi. Bet labi, skatāmies tālāk, kas notika sarakstē, jo tas tālāk ir diezgan interesanti. Un šeit jau tālāk seko saraksta Messengerī, kur Līva tur prasa, ja, sveika, skaista esi un tam līdzīgi, ja. Es kaut arī gribu redzēt, kādi izskatos, esi maza, traucē, gribu redzēt, tev kaut kādi nesakarīgi teksti diezgan. Un tad, protams, Lāsmiņa atbild uz to un tīri pīri, un tad Līva atsūta kaut kādu bildi, bet izskatās, ka tā ir kaut kur vilkta internetā un tā. Prasa, cik tev gadu vai puisis, esi meiteni, tev pašai puisis, ja, arī tāds bezsakars, bišķīt bezsakars visā tā sarunā. Prasa, lai parādu sevi, to bišķi, ne jau es sev, bet, Lāsmiņa. Kāda es tagad prasa, vai ir kautrīga Lāsmiņa, vai ir peldējusies, kāds sakars vispār ar peldēšanos. Tālāk ļoti interesants jautājums ir par mēnešu reizēm, jā. Par mēnešu reizēm un tam līdzīgi. Lūk, šeit viņa atzīst, ka viņai 17 gadi, kad Lāsmiņa maza meitene un tam līdzīgi. Lāsmiņa pasaka, ka viņai ir 12. Lāsmiņai ir 12 gadi, jā, tieši tā, 12 gadi. Tālāk ļoti interesanti jautājumi nāk no Līves. Vai kāds Lāsmiņu ir redzējis plīku? Atkal jautājums. Es kautrīga meitene. Tā nepatīk čatot. Un tev ir mēnešu reizes. Jā. Es redzēju kādu plīku. Ļoti interesanti. Un šeit viens ļoti interesants audio ieraksts. Paklausamies visi. Čau. Tad kaut kādi džeks vienkārši randomā Līves profilā pasaka čau Lāsmiņai. Šeit varat lasīt visu. Ļoti interesanti, tev ir apmetojums. Jā, ir un tad atbild Lāsmiņa. Vari parādīt, tu neskuji. Un tālāk, protams, Lāsmiņa prasa, kas tā par vīriešu balsi audio ierakstā. Līva atbild brāļa. Lāsmiņa prasa, tu brālim rādi visas sarakstas? Netīšām tika pie telefona man. Un šeit jau Lāsmiņa saka, tu man liekas melo. Un uz ko Līva atbild, vari parādīt savu pežiņu? Vai esi kautrīgi, traucēji, mājās tev ir kāds redzējis plīku? Viņai visu laiku interesē plīkumi, pežiņas, neskūdās padus un vispārējais. Tas ir afigēķi. Lasam tālāk, jo šī saraksta ir vienkārši afigēni interesanti. Kas slēpjās aiz cilvēkiem internetā. To, jums pat prātā nevar ienākt kas. Tālāk te vienkārši Līva izprašņā. Atkal kārties jautājums. Mājās tev ir redzējis kāds plīku?
Nu, uz ko Lāsmiņa atbild normāli, ka mamma ir redzējusi, kad bija maziņi. Nu, Līva, protams, attaisnojās, ka nav viņai neviens, kas pastāst par meitiņu lietām. Un kārties jautājums, tātad ir kāds redzējis pliku? Un uz ko Lāsmiņa atbild, nē, tu esi apsēsta plikumu. Viņa atbild, bišķi. Kad tevi redzēja pliku tās meitenes citas, kas tev mugurā, man Grekliņš un bikses, kas tev. Tev ir kāds pieskāries. Man dažreiz redz brālis pliku. Netīšām redzēja, jā, nu tīpat brālis netīšām redzēja pliku. Lāsmiņa brālis cer, ka aizgriezās. Nu jā, bet brālis esot teicis, ka skaisti esot. Jā, nu šeit atkal kārties jautājums, es pieskārusies vai intīmai zonai. Pēc mazgāšanās es pieskārusies intīmai zonai. Vai pēc mazgāšanās? Nē, viņi neslaukās. Nē, Lāsmiņa neslaukās. Viņi vienkārši dabīgi nožūst. Tālāk jautājums. Tev maza intīmā zona? Un Lāsmiņa, protams, nesaprot, kas tie pa jautājumiem, jo Līva taču ir meitene. Nu, kāpēc, lai meitene prasītu otrai meitenei par tādām lietām? 17 gados, 12 gadīgai. Tālāk šeit viss tas pats. Protams, ar savu rociņu tev mīksta pežiņa. Nu, un viņai tiešām citas tēmas nav. Iedod numuru, jā, un Lāsmiņa, protams, iedod savu numuru. Un, protams, Līva prasa, varēs atsūtīt savu pežiņu. Jā, nu šeit visu laiku pa vienu un to pašu iet. Nu, nekas jauns. Jā, nu šeit Lāsmiņa atbild, ka, nu, viņai nedod telefonu tik bieži un tam līdzīgi. Un jā, un ir visādi ieteikumi un tā, un pa brāli, 19 gadi tam brālim esot. Un šeit pat Līva piedāvā masēt. Par seksu. Seksmasāri. Pēdējais jautājums, kas ir Messengerī. Tu atceries, kāda tev bija intīmā zona 7 gados? Interesanti, kurš no mazajiem atcerās, kāda viņiem bija intīmā zona 7 gados. Bet nu nekās pārējiem uz WhatsApp. Un šeit tālāk turpinās saraksta Līvu, kur ļoti interesanti, ka tas patiesībā ir kaut kāds dīdzis, ko mēs tālāk arī noskaidrosim. Jā, telefona numurs redzams, jūs varat mierīgi viņam bombīt ziņas un teikt, lai Džeks apvaldās nedaudz pēc visu šitā. Jā, nu, lūk, šeit ir visa saraksta. Jā, un principā, nu, nekas jauns jau tur nav, jā, bet, nu, turpinās viss un tam līdzīgi. Jā, un šeit arī Līva saucamā prasa, kāds redz mūsu sarunu. Un uz ko Lāsmiņa atbild, neviens neredz, kas lai redzētu, mamma vai tētis. Nu, un uz ko Lāsmiņa atbild, ka nē, telefonam ir kods. Un atkal sako šitie te, ko dari, kas tev mugurā vienes tagad istabā. Tu zini, kas ir orgasms? Es kautrīgi gribu redzēt manu pežiņu. Parādi sevi. Var parādīt sevi. Tā kautrīgums, kas tev mugurā parāda. Jā. Visi tie paši jautājumi, mēram par izģērbšanos kautrīgumu. Un tālāk šeit ir nākamā epizode. Varētu kādu priekšā izģērbties. Jā, šeit ir Lāsmiņa prasa, kā tas ir. Brālis tev pamasēja. Ko pamasēja? Pežiņu pamasēja. Atbild Līva. Tavs brālis? Jā. Un es arī reizēm masēju. Uz to Lāsmiņa atbild ārprāts. Kāpēc? Tev ir redzējis kāds pliku? Vai viņi visu laiku uztrauc tikai viens? Vai tev ir redzējis kāds pliku? Vai tev ir redzējis kāds pliku? Parādi savu pežiņu. Es kautrīgi. Ko dari? Dzirdi. Raksta audio. Kāpēc? Slinkums rakstīt. Atkal prasa par apmatojumu. Jā, un šeit viņa atbild, ka man nav laba balss. Parāda sevi.
Šeit tiek parādīta kaut kāda atkal random bildi, nezinu no kurienes. Brālis neļaujot ierakstīt. Labi, tālāk, skatāmies visu. Nu ko, audio ieraksts? Čau. Esi skaista, seksīga. Jā, esi skaista, seksīga. Un tas ir brālis, tas ir tas pats Džeks patiesībā. Tur nekāda līva nav zem šī numura un arī zem Facebook profila. Jā, un, protams, atkal vecie teksti. Kur Lāsmiņa prasa parāda pats sevi. Kādu gribi? Es redzēju locekli. Nu kā sev pilnā augumā, jeb tev neērti. Esmu viņas brālis. Nu to jau mēs tāpat zinām, ka tu esi viņas brālis. Tālāk. Var parādīt savu pēžiņu. Visu laiku viens un tas pats. Nekas jau. Un šāds izskatās arī viņas brālis. Šeit ir viena tumšāka bilde. Un šeit ir viena gaišāka bilde. Nu, varbūt kāds atpazīs šo kadru. Būtu labi, ja jūs komentāros ierakstītu viņa vārdu, uzvārdu un vēlams arī linku uz Facebook, kā viņu varētu atrast. Tā. Šeit viņš uztraucās, kad, lai neparāda tur kādam vecākiem, tur teiksim, un tam līdzīgi, jo esi maz. Jo viņš apzinās, ka Lāsmiņai ir tikai 12 gadi. Šeit ir vēl viena viņa bilde. Varam paskatīties uz mūsu varoni. Nu, tiešām varbūt kāds atpazīst savu kaimiņu, es nezinu, tur darba kolēģi vai vēl kādu. Nu, droši rakstiet un nošērojiet obligāti šo video, jo tas ir svarīgi viņu atrast un apzināt, kas viņš tāds patiesībā ir. Jā. Nu, šeit vairāk mēnešu garumā iet šī saraksta. Un būtībā, ar ko šī saraksta izbeidzās, ar to arī izbeidzās. Nu, viņam laikam apnika, jo viņš saprata, ka nekādas bildes es viņam nesūtīšu. Bet, ko lai saka? Esiet uzmanīgi, tiešām esiet uzmanīgi. Jo internetā var slēpties visādi cilvēki aiz dažādiem profiliem. Un nekad nevar zināt, kas tas tāds ir un kādi viņa patiesie nodomi. Jo mūsu sabiedrībā ir ļoti daudz slimu, perversu cilvēku. Un labi, ja vēl tur satiekās, bet padomājiet paši, kāpēc tik daudz cilvēku pazūda bez vēsts. Īpaši jaunieši pēdējā laikā. Un šī bija kārtējā pedolāču epizode. Es domāju, ka nākotnē būs vēl kāda. Varbūt vispār attīstīsim šo projektu jau, kad ķersim reāli pie rokas. Ja? Jo tas ir ļoti svarīgi noķert šos cilvēkus pie rokas, uzfilmēt, dabūt visus viņu datus un nodot policijai. Jo ar šīm sarakstiem īstenībā priekš pamaz, lai varētu nodot policijai un lai varētu ierosināt kādu kriminālu lietu. Jo tā ir tikai saraksti. Tas neko īsti nepierāda. Pierāda reālā rīcība. To vienmēr atcerieties, jo daudz man uzdod šo jautājumu, kā te tur ar policiju, ar iesniegumu policijā. Policija neko nedara. Policija mums ir diezgan pasīva un viņi vairāk tur ķērsta covidniekus un tam līdzīgus, nenozīmīgus subjektus nekā tiešām noziedzniekus. Tā kā paldies, ka noskatījies, obligāti nospied zvaniņu, obligāti. Ja tu noskatījies šo, nospied zvaniņu, jo es nezinu, uz ko šis kanāls attīstīsies, varbūt tur būs kaut kas vienkārši nenormāls, tāpēc, lai tu nepalaist to garām, zvaniņš, obligāti zvaniņš. Protams, piesako un, protams, novērtē. Tu drīkst gan laikot, gan dislaikot. Tas ir tavā izvēlē, Tā kā paldies par skatīšanos un līdz nākamam video.